Nu tā. Saštapselējam. Tā, es ceru, ka es esmu. Es ceru, ka es esmu, ka mani dzird. Tā tam visam vajadzētu būt. Tie, kas pieslēdzās, padodat ziņu, kā ir ar skaņu. Bišķiņu redzu, ka ir kaut kāda nobīde. Un tajā brīdī, kad es būšu droša, ka man tehniski telpa ir sagatavota, tajā mirklī aicināšu arī savu šīs dienas sarunas biedru Kristapu līdz ar mani. Tā kā tie, kas ir klātesoši, padodat ziņu, vai dzird, vai redz. Pagaidām viss, kas liecina, ka kaut kas ar skaņu nav ok, bet es mēģināšu aicināt Kristapu. Tā. Kristap, kur tu man esi? Nešķiet, ka būs, ja? Mēģinām Kristapu vēl vienreiz. Es tev vienmēr saku, sievietes un tehnoloģijas ir savienojams pasākums. Lūdzu, lai šis tagad arī notiek. Bet es zinu, ka pēdējā laikā Instagramam ir kaut kāds niķis. Tā. Tagad redzu, Kristaps man sūta. Tā, varbūt šādi mums izdosies. Is unable to join. Kristap, mēģinu vēl vienreiz. Mums beidzot izdevās. Sieviete un tehnoloģijas ir savienojums tomēr. Jau! Sajūtu tevī nelielu satraukumu. Jā, atzīstos, esmu godīga, jo mums ar Elīnu kaut kad bija laivas, es nezinu, cik reizes mēs mēģinājām, līdz beidzot tas notika. Tā kā sajūtu, Kristap, tavā pusē to tavu stabilitāti, vai ne, kas nolīdzvaro manu satraukumu, kad lai viss iziet ok. Nu, forši. Kāds tev sajūtas tagad? Vai labi, īstenībā. Labs ražīgs rīts bijis ar klientu sesijām un gatavs atdoties sarunai ar tevi. Bring it on, nekavējamies, jo man jautājumi, iedomājies, es esmu sagatavojusies. Wow, un mēs neesam to pārunājuši pat. Es tev centīšos tādu siltu, izspiest tos visus jautājumus no tevis viegli un maigi, kurus miedarbojoties ar tevi jau kaut kādu laiku es novēroju, es kaut kur savā ziņā pētu, savā ziņā apbrīnoju, kā ir tie procesi, kas notiek tavā pusē, un beidzot es varu sacīt, jāsaka, mikrofons ir dots, tos visus jautājumus arī tev pajautāt, bet manai auditorijai, maniem sekotājiem, ļoti daudz no jums jau rakstīja, vai būs ieraksts, jā, būs, mēs saglabāsim. Bet pāris vārdos gribu pateikt par Kristapu no savas puses. Ja, man beidzot ir tas brīdis, kad es varu pateikt tādu savu redzējumu. Redz, ar Kristapu mūs kaut kas vieno. Un savā ziņā ar Kristapu mūs vieno darbs ar cilvēkiem. Ja, jo mēs abi divi ar Kristapu esam gan elpošanas pasniedzēji, gan somatikas pasniedzēji. Un vēl tāda lielā lieta, ko es gribu izcelt Kristapā, ir šīm divām modalitātēm Kristapam nāk vēl viena liela tēma klāt, kā finanses. Ja? Par to mēs parunāsim vēl tālāk arī uz priekšu, bet tas, kāpēc man Kristapa publiska atzīšanās, kāpēc man ar tevi ir ļoti liels gods savā ziņā iedarboties tajā, ko mēs darām kopā, ja? Jo tev ir vienkārši fenomenāli pārvaldīts prāts, ja? Jo
liekas, mūsdienu laikā, kurā mēs dzīvojam bez prāta pārvaldības, es nezinu, kā var tālāk uz priekšu, vai ne, un tevī tas ir, un miedarbībā, kas mums ir kopā, es redzu, kā tu to iemieso, ja, un tas ir vienkārši strukturēts prāts, ja, tā struktūra, nu, to no tevis mācīties, un Kristap, highlights, ko es no tevis mācos patiešām ar katru mirkli, cieni savu enerģiju. Es skatos, Kristap, kā tu cieni savu enerģiju, un es savā pusē redzu, kur es uz to iekrītu, kur es necienu līdz galam to savu enerģiju, kur es varu viņu cienīt vēl vairāk, un tās ir lietas, jā, kas man patiešām ļoti, ļoti iedvesmo. Un man ir tāds backgrounds, kur mēs ar Kristapu pēdējā laikā esam iedarbojušies kādu laiku, kur es esmu šo visu sacīto novērojusi. Un mēs ar Kristapu esam gada nogalē un nu jau arī gada sākumā novadījuši 4 sesijas kopā. 4, tikai 4, jā. Ok, 4. 4 grupas sesijas, kur mēs apvienojam elpošanu un somatiku un liekam arī klāt to mentālo daļu. Un iespējams daudz jau no jums ir pamanījuši. Tēmas virsraksts, kurā mēs darbojamies šobrīd, ja, ir autentiskums. Un, man liekas, autentiskumu nodot tālāk kādam citam var tikai tie, kas sevī iemieso autentiskumu, tā ka līdz pēdējai vīlei par sevi roku es varu likt uz sirds un par Kristapu arī, bet Kristap, es gribu, lai tu man tagad pastāsti, kā tu vari savienot tēmas, elpa, somatika, finanses, jo caur to plūst tavs autentiskums. Šis ir tāds jautājums, ko man vienmēr uzdod cilvēki, kāds sakars apzinātībai ar finansēm vispār, vai kāds sakars nervu sistēmai, elpošanai ar finansēm vispār. Vistiešākais. Ikdienā es esmu finanšu mentors, apzināti finanšu mentors. Man ir savs reģistrēta arī preču zīme, zem kuras es strādāju, tas ir apzināts finanses. Un tas ietver gan šo te praktisko daļu, kā es pelnu naudu, kā es tērēju naudu, kā es uzkrāju naudu, kā es vairoju naudu, investēju tātad, jā. Un lielākā, pati lielākā sadaļa šis te naudas vairošanas psiholoģija, jā. Jo īsumā, vai es jūtos drošs par to, kas notiek manā naudas jomā, vai es jūtos pārliecināts, pašpietiekams, ar augstu pašvērtējumu, pašcieņas jautājums tā skaitā, jo ja man šīs te kvalitātes nav finanšu jomā, tās kvalitātes arī aizies ar mīnuzīm, kvalitātes aizies ar citām dzīves jomām. Un otrādi, viss ir vienkārši viss ir viens vesels, un nav tas, kad ja man attiecībās ir slikti, tad finanses būs baigi labi. Nē, tas ir par to, ka ja attiecībās slikti, finansēs būs tā nedrošība, jo finansēs nedrošība, attiecībās būs nedrošība un otrādi. Ja? Jebkura dzīves joma un viss ir savstarpēji saistīts. Un bieži vien tas, kad cilvēki nāk strādāt pa finansēm, jā, ir šī te praktiskā daļa. Tā ir viena lieta, bet tikko mēs ejam šajā naudas vairošanas psiholoģijā, ja, tad tur arī nāk ārā šis te, kur man nav piepildījums, kā man ir tas spiediens, un tas aiziet kaut kur aizvies pilnīgi uz citu dzīves jomu, citu jautājumu, citu notikumu, kur pat īstenībā tādā virspusējā līmenī nemaz nav saistība ar finansēm. Bet atrisinot kaut kādas, šīs te personas pagātnes kaut kāds notikums, izpratnes jautājums, iekšējo stāvokli, mainās viss uztver to, kā lietas man notiek finansēs. Vienkārši tas, ko es daru ar klientiem, es palīdzu sakārtot. Šis tāds skaidrs vārds enerģija. Kas ir enerģija? Enerģija ir fiziskā enerģija, mentālā, emocionālā enerģija. Un tas mums var gan atņemt, tad domas var atņemt enerģiju, un domas var arī pavairot enerģiju. Tas pats kā sajūtas emocijas, var atņemt enerģiju un pavairot enerģiju. Ja mēs pagātnes notikumu vai kaut kādu citu sajūtu spējam nomainīt uz pozitīvu sajūtu, domu, attieksmi, tas enerģija vairo. Enerģija vairo, arī nauda vairāk ir kontā beigās. Jā. Nauda sākās prātā. Nauda sākās prātā. Un ja cilvēkam nav bagātas domas, konts nebūs točni bagāts. Patiesībā konta izdruka parāda, kas notiek cilvēkam prātā. Bet kas bija tas pagrieziena punkts, jo redz, tu to vari cilvēkiem dot tālāk, tā iemesla dēļ, ka tu to līdz
mazākai šūniņai esi implementējis savā dzīvē, ieviesis savā dzīvē? Kas bija tas pagrieziena punkts, kad tev tā bilde saslēdzās iekšēji kopā, ka, hei, tur ir, jo backgrounds tev ir nekustamie īpašumi, vai ne, ja es atminos pareizi. Jā. Un tad tu uzsāki kaut kādu savu ceļu, un kas bija tas magic points, jo redz, kāpēc es gribu noķert, ka tu pastāst par to magic pointu, jo tas ir tas mirklis, ka tavs autentiskums, kur tu ieraugi, ka šīs te tēmas ir pilnībā kopā, un šī ir tava niša, jo, es zinu cilvēkus daudz, kas strādā mūsu jomā, bet nezinu nevienu, kas šo tēmu finanses redzētu tādā perspektīvē, kā tu to redzi. Un redz, bišķiņi atkāpšos atpakaļ. Es esmu pieredzējusi pie Kristapa sesijas, mentoringu, ja? Finanšu mentoringu no tāda nekustamā īpašuma puses. Kristapam esam ar manām māsām lūgušas palīdzēt sakārtot nekustamos īpašumus, un es redzēju realitātē, kā Kristaps strādā, kādus jautājumus viņš uzdod, lai atbrīvotos tā stagnātiskā enerģija, lai kaut kādas lietas sāktu notikt, kustēties uz priekšu. Lūk, un tāpēc es zinu, kā tu to dari no visām pusēm, ne tikai kā kolēģis, bet arī tavs klients. Bet es gribu, lai tu pastāsti par to mirkli, kā tu ieraudzīji to brīdi, jo tas brīdis ir tas, kur iznāca tas tavs, Kristap, personiskais autentiskums ārā. Es esmu nācis kā parasts korporatīvā biroja darbinieks, sācis savu ikdienu, un man jau ir kaut kādi 18 gadi jau nekustamo īpašumu nozarē, un es biju algos darbinieks ilgu laiku. Un no malas viss kārtībā, normāla dzīve, normāla nauda, normāla ģimene, normāla māja, normāls auto, normāls suns. Viss kārtībā. Bet ir tas ikdienas kaut kāds spiediens, stress, tā kā patīk tas, ko daru, patīk tas, ko es pieredzu ikdienā, bet tā kā pa 80% tikai. Bet gribētos tā kā uz visiem 100 tomēr. Bet vai 100 pār ir iespējams? 100 jau laikam nav iespējams, jā. Bet varētu nevis 100, bet īstenībā pa 120, pa 130% dzīvot to savu piepildītu dzīvi, bet kādas ir, tas ir vienkārši nereāli man šķiet. Un, protams, netīšām es zināju tajā laikā, man bija diezgan tāds stresains periods, tas bija arī ar bērnu dzimšanas laika periodu un darbiem, notikumiem, jautājumiem. Un, es zināju to, ka meditācija palīdz nomierināties. Es zināju to, ka elpošana palīdz nomierināties. Un netīšām nokļuvu uz Jāņa Brūna, mans skolsbiedrs, starp citu arī lekciju par apzinātu elpošanu, enerģijas elpošanu, un tur vienkārši, tā tas tur viss man arī sākās patiesībā. Un man vienmēr ir patikusi šī darījuma vešana, darījuma sarunas, kaulēšanās, pārunas, ja, un tā ir daļa no psiholoģijas. Un patiesībā tas, kas man patīk, tā ir visā šī psiholoģiskās spēles, ja, pārzināt, uzzināt, kā rīkoties, kā teikt, kā sajust cilvēku, lai pareizi nomedietēt viņu, jā, mediācijas procesā. Un patiesībā man sapratu to, ka man patīk vienkārši cilvēku psiholoģija. Un patiesībā es esmu ļoti labs arī cilvēku psiholoģijā. Un saliekot apzinātību, tad ejot caur saviem procesiem, apgūstot, kas tad īsti tas ir, kā sevīm strādāt, kā mainīt kaut kāds uzskats, pārliecības, un apgūstot jau izglītības līmenī, kā to varētu arī pasniegt tālāk, vienkārši vienā brīdī nomainīja visu savu profesiju, visu savu dzīvi, pamet savu korporatīvo vidi un sāku strādāt individuāli, kā individuālais uzņēmējs, un tagad jau man ir komanda, konsultēt cilvēkus, vadu kursus, seminārus, un strādāju kā psihologs un finanšu mentors. Fantastiski. Klau, man ir tāds jautājums, jo redz, ja tēma ir autentiskums, ja, lai arī ko tas nozīmētu katram pašam mums savā pusē, īstumā varbūt tie, kas klausās, lai bišķiņ jums arī liktu kaut ko pakustēties, uzrakstiet komentāros, kas priekš tevis ir autentiskums. Jo man ļoti patīk sadzirdēt, kā to definē citi, kas priekš manis ir autentiskums, vai ne? Bet, Kristap, atgriežoties atpakaļ pie sarunas, tas, kā es redzu, un tas, ko mēs esam arī devuši cilvēkiem šajās 4 grupās, ko mēs vadījām kopā, vai ne, kur mēs dodam šo te autentiskuma izpratni, segumu mentālajai daļai, kas tad tas ir, ja, sadalot to 2 daļās, nepabeigtā vēsture un resursu stāvoklis. Es pamanu
vienu tādu svarīgu komponenti, kurai ir jābūt, lai sāktu realizēt savu autentiskumu, un tā ir ļaušanās. Kā tev, kā vīrietim savā ceļā ir gājis ar šo ļaušanos? Jo redz, tu arī stāstīji, ka tev ir kaut kāda pieredze, trāpīja pie Jāņa Brūna, sāki elpot, kaut kas notiek, un tev ir vienkārši, tā, ka tu esi tajā vilnī, tu ļaujies. Kā tas tev ir bijis? Ļaušanās ir noteikti bijusi tāda milzīga kvalitāte, ko es sevies attīstījis, jo ļaušanās ir uzticēšanās, ļaušanās ir drošības sajūta, ļaušanās ir pārliecinātības sajūta, ļaušanās ir sevs cieņa, sevs mīlestības sajūta. Un, zin kā, es esmu simtcentīgi un vēl vairāk pārliecināts, ka viss, kas notiek mūsu apkārtējā vidē, ir mans iekšējais pasaules spogulis. Un, ja mēs to sevi attīstam šo prasmi, tam uzticēties, ja, tad es spēju redzēt, kas tad īsti notiek manā iekšējā pasaulē. Un ja ārējā pasaulē ir tas, ka, hei, tik daudz neuzticības, tik daudz neļaušanās, tik daudz ierobežumu, tik daudz kontroles, tad tas jau patiesībā ir manī. Un, ja tikko es to spēju pamanīt, es spēju arī kaut kādos brīžos to sākt arī mainīt. Un ļaušanās ir atslēga uz brīvību, ļaušanās ir atslēga uz brīvību, uz atvērtību, uz ievainojamību, tā skaitā arī. Šis ievainojamība ir ļoti labs vārds, un ir slikts vārds, ko daudz īstenībā nesaprot līdz galam. Mēs negribam bieži vien ļauties, jo tad mēs jutīsimies ievainojami, jo, ja es sākšu uzticēties, ja es sākšu būt godīgs, atklāts, teikšu taisnību visā, pilnīgi visā, tā kā, pilnīgi visā. Bet tikko, ja es esmu atklāts un es ļaujos, tad es vairs patiesībā neesmu kaut kur ievainojams. Tad, ja es neesmu ievainojams, es esmu brīvs. Tad tā kā loģiski makes sense, tā kā, ja. Un ļaušanos, jā, es mācījos, ritīgi mācījos, un es saprotu to, ka mēs visi varam iemācīties. Mēs varam iemācīties drošību, mēs varam iemācīties pārliecinātību, mēs varam iemācīties rīcību, mēs varam iemācīties domāt, attiekties pozitīvā veidā, neitrālā veidā. Mēs varam iemācīties atteikties no ikdienas stresa par 90% viennozīmīgi. Ja, mēs varam jebko iemācīties un pieredzēt, un tad, kad mēs atļaujam sev iemācīties, mēs sākam pieredzēt tās vērtības, kuras es vēlos pieredzēt. Un te jau nāk tas autentiskums ārā, vai ne? Kad vairs nevis dzīve notiek ar mani, bet es notieku ar dzīvi, jo tur tie groži tiek paņemti savās rokās, un tā kā es to redzu darbā ar cilvēkiem, tajā mirklī, kad cilvēks ir nobriedis savā personībā tik tālu, apzināties, kad viss, kas ir viņa dzīve, nav sociālo gaidu apstiprinājums, bet ir manas autentiskās esības iespēja nākt ārā uz skatuves, un tajā brieduma punktā ir tas lielais pārgrieziena punkts, vai ne? Un tālāk bez ļaušanās. Redzi, to ļaušanos es varu pārvērst arī saprotamākā valodā, tas ir tas pats čuļš, ņuks un poņa. Tā ir ļaušanās. Jautājums, cik mēs uzticamies tam, tad, ja es tam uzticos, tad es tam ļaujos. Un biznesā, uzņēmē darbībā, finansēs, čuļš, ņuks un poņa ir ļoti svarīga lieta, bet tas ir tā pati sajūta, tas ir tā pati uzticēšanās, tā ir tā pati ļaušanās. Un tam vistiešākā ļauties finansēs, vistiešākais sakars ar to. Ļauties pelnīt, ļauties tērēt, apzināti tērēt. Lielākā, es šito dalījos parasti mūsu tajās sesijās. Ja ir kaut kas, ko mēs ritīgi nemākam darīt ar naudu, tas ir tērēt naudu. Un es strādāju plus mīnus 30 cilvēkiem mēnesī, katru mēnesi, 30 cilvēkiem mēnesī. Un es redzēju visu kaut ko, un tērēt mēs nemākam, apzināti tērēt nemākam. Un tā, ka mēs šo jomu sakārtojam. Iedod lūdzu kādu piemēru, ja tu vari tā no kādām sesijām, kad kāds atnāk, viņš tev sāk stāstīt, kā viņš tērē savu naudu, un tu saproti, ka viņš tā nebūs. Baigi interesanti ir tas, kad to salikšu to domu kopā. Bieži vien tas, ka cilvēks apzinās, ka viņš tērē, un viņš nemāk tērēt, viņš slikti tērē, bet viņam tas viss vienmēr ir galvā.
Viņam tas viss vienmēr ir galvā, viņam ir kaut kāda ekspektācija, kaut kāda doma. Un tā ekspektācija doma, kā gribētu, lai nauda viņam ietu prom, kā viņš tērētu naudu un arī saņemt naudu, nekad nesakrīt ar realitāti. Un tā kā doma ir, bet realitāte ir cita. Un tad mēs to visu, viņa iekšējo stāvokli, ko viņš atnāk, pārliekam uz papīra, cipariski. Un tad, kad mēs spējam šito pārlikt kaut kādā citādākā formātā, ja, un cilvēks ar savu maņu acīm ierauga un no malas vēl kāds cits pasaka, kas tur notiek un kā rekur loģiski it kā vajadzētu, viņam mainās gan uztvere, tātad, ko viņš redz, un iekšējais stāvoklis un doma, kas viņam ir pareizi, nepareizi, ko viņš dara. Viņam tā kā pēkšņi uzreiz saliekās pats, šitais kaut kur šauj greizi izdevumos, šitas man kaut kas ir pa lielu. Un manās finansēs cilvēki vienmēr nāk tā kā baili, ja? Pats Kristaps tūlīt teiks, kuras tērē nepareizi. Un 90% gadījumos ir tā, klausies, mēs tikai samainīsim kaut kāds rādītājs vietā, mēs nemainīsim tēriņa apjomu mēnesī, un rekur, tas, kas tev jāizdara, tev tikai ir jāizdara šitādas darbības, lai naudu vēl pavairotu. Okay. Un viss. Bet beigās ļoti daudz lietas ir par to, kā es naudu vairoju, jo problēma nekad nav samazināt izdevumus. Ja? Un tur vienmēr būs ierobežojumi, cik es varu samazināt. Cik mēs varam nopelnīt, tur limitu nav. Ja? Un tas ir, tur mēs ejam iekšā jau, kāpēc tev nav pārliecība, kāpēc tev nav ideja ir, kāpēc tu to vēl sautē jau 2. vai 3. gadu, ja? Kāpēc šis projekts, kāpēc šis blakus projekts, kāpēc šis kaut kāds brīvdienu projekts vēl nav realizēts, ja? Un iespējas ir ļoti plašas mūsdienās, ļoti plašas. Un es palīdzu ievirzīt cilvēku šajā virzienā, tā skaitām, caur tām finanšu sesijām. Man ir tagad tāds ļoti interesants, vienkārši šī tēma man fascinē, jo tā kā mans vīrs saka, vienalga, cik man būs nauda, es iztērēšu tāpatās visu. Man liekas, ka es tērēt māku, jo uzdevums ir viens, tik cik ir, tik arī iztērēt. Es saprotu, ka bāzes uzstādījumi var būt āķgārdi, bet ne tagad par to. Bet stāsts ir par to, ka, kā tev liekas procentuāli, visi cilvēki, kas nāk pie tevis ar pieprasījumu pēc šīs te finanšu konsultācijas, cik liela daļa no viņiem uzskata un fokusu vērš uz to, kā es varu ietaupīt, nevis palīdz man ieraudzīt, kā es varu vairot. Jo tā ir pārslēdze, vai ne? Jā, fokus uz ietaupīt nozīmē, es fokusējos uz ierobežojumiem. Tad es fokus uz naudas pelnīšanu, es fokusējos uz totālu atvērtību. Tas arī viss, jā, kur vienkārši ir mans fokus, jā, ja es laiku esmu tas knauzeris, kurš mēģina ietaupīt, tam visam ir vieta būt veselīgā veidā. Ja, protams, mums ir neprātīgi aizņēmumi, kas ir šie ātrie kredīti un vispārējais un kaut kāds muļķīgs kredītkartes, kas Latvijā paldies Dievam, mazā apjomā. Tas jā, ar to ir jātiek galā, tas ir jāgriež nost un jāsāk strādāt ar veselīgu uztveru par naudas pelnīšanu, naudas tērēšanu un uzkrāšanu vispār ilgtermiņā, jo nauda ir ilgtermiņa process. Bet fokus uz taupīšanu ir milzīgs ierobežojums, jā, un ja es taupu, kuram patīk taupīt? Kuram patīk sajūta taupīt? Nevienam. Ja man tā sajūta ir neforša, kāpēc, lai man finanses būtu patīkams un foršas, jā? Vajag būt tā, ka finanses ir forša lieta, un tāpēc, kas ir forši? Forši ir tērēt, apzināti tērēt, forši ir pelnīt, apzināti pelnīt, vairot naudu. Jā, arī uzkrāt naudu, bet lielāks uzsvars tieši uz investēšanu. Jā? Un šī ir tā sadaļa, kas ir vienkārši, es tur vienkārši kūstu, ka es par to runāju, jā, investēšanu, un tas ir, viens ir klasiskie varianti, otrs ir tas, ko nevajag darīt, ko bankas saka, jā, un tad ir dažādi citi vēl varianti, ko vienmēr var apspēlēt katras individuāla situācija. Kādēļ mēs paņemam tavu piemēru, jā, jūs esat 3 māsas, jā, jūs neesat vieglākie klienti, iedomājieties 3 ģimenes cilvēki, un es šajā gadījumā spēlēju mediātoru lomu šajā visā, jā, un mana tā prasme ir jūs saliedēt vienā fokusā, kā naudu pavairot.
un iedot vēl izpratni, ja, cik tur īsti apakšā patiesībā var dabūt potenciāli un kādā termiņā. Citos gadījumos, jebkurā tādās situācijās tie var būt 1-2 gadi, citos gadījumos tie būs 5-10 gadi iespējams arī. Ja. Bet iedot to sajūtu, bāc, ka man ir tā vērtība, man ir plāns, man ir ideja, un es zinu, kā kaut kādus aktīvus pārvērst naudā, kā kaut kādu savu darbību pārvērst naudā, un vēl vairot pēc tam naudu. Jā, tu stāstīju par to manējo piemēru, un es atceros, kā es tajā reizē no tās mūsu kopīgās finanšu sesijas gāju ārā, un man bija tik taisns mugurkauls, man likās, tas tik bagāta, un es esmu iekšējās sajūtās, bet patiešām tas, ka to izliek uz āru, vai ne, un to, ko tu dari tajās sesijās, tas iedod arī prātam to izpratni, un mēs jau zinām, vai ne, tad, kad fiziskais ķermenis, prāts, jeb personība un enerģija iet vienā sākabē, tad tas ātrums ir neapstādināts. Vienkārši tā viena lieta, tu pieminēji to ķermeni, ja, un savās sesijās es strādāju ar to cilvēku apziņu, es strādāju ar cilvēka ķermeni, tai skaitā, ja, pie manas finanšu sesijās cilvēku guļas paklājiņa, jogas, mūzikā un smaržkociņu fonā. Bet tam visam vieta ir būt. Kāpēc? Tāpēc, kad mūsu tā nedrošība, mūsu nepārliecinātība, mūsu nerīcība ir paslēpusies mūsu ķermenī. Un ja es spēju kā finanšu mentors to atbrīvot, tad tā ir daļa no procesa, kā es tam cilvēkam palīdzu domāt, attiekties savādāk par dzīvē svarīgām lietām. Vai tās ir finanses, vai tās ir attiecības, vai tā ir izaugsme, vai tā ir veselība, vai tā ir atpūta, jo savstarpēji un tā beigās viņas viss ir saistīts. Neesmu atpūties, finanses būs pakaļā. Attiecībās laiks strīdos, finanses būs visdrīzāk pakaļā. Fenomenāli, kā viss ir saistīts. Man vispār nav nekāda šaubas par to, ka viss ir saistīts, bet tie iekšējie procesi, kas notiek katrā no mums iekšā, ka tas viss ir tik saistīts un nav tāda tēma, ko mēs varam izdalīt ārpusē, un ka tā neietekmētu tās citas jomas, nē, tā vispār absolūti nav. Šodien vienkārši man bija viens sesija šodien ar klientu ļoti interesanti, kur viņš atnāk, viņam visi forši, visi kārtībā, visi joms sakārtots, bet kaut kur tas autentiskums ir ierobežots, jo viņš uzskata, ja viņš izliks sevi pa pilnu programmu ārā, autentisku sevi ārpusē sociumā, tad viņu nosodīs. Viņu uztvers, ka viņš ir negana labi to lietu patiesībā dara ar visu savu jaudu, un tāpēc viņš viņu ikdienā apslāpē. Un tas viņam kaut kādā mērā to enerģiju atņem, bet tad, kad viņš ir ar saviem bērniem, tad viņš atļauj tai enerģijai savai būtībai būt pilnībā, ja, būt atklātām, atvērtām, drosmīgām. Ja. Un tas mūsu uzdevums, tas mans uzdevums, to vienu feature, kad viņš var būt tajā vienā situācijā pilns, viņš pats pa 110-20%, 120% pārnest vienkārši tikai un vienīgi uz to pārējo dzīves sadaļu, noankurot to sajūtu, tā kā leju pielādēt pārējās dzīves jomās to pašu sajūtu. Šeit ir tā, rokas uzlocu un aiziet, ja, un bet tas ir izdarāms. Tas ir izdarāms. Mēs arī, mēs ar Kristapu novadījām tās 4 grupas, kur mēs cilvēkiem devām šo te virsdējumu autentiskums, un tie rezultāti, ko katrs no dalībniekiem dod to atgriezenisko saiti, ja, kad tad, kad es spēju noankurot savu autentiskumu, un tā kā tu saki, ja, pārnest uz tām visām tēmām, protams, es saku lēnām, maigi un pakāpeniski, ja, tad tas ir tas switch, kas notiek neizbēgami. Piemēram, tas, kur es zinu, es to savu autentiskumu, savu esību esmu strādājusi jau gan ilgi un gan sen, un man vairāk ir tāds pretējs efekts, kad ir kaut kādas vietas un ir vēl tomēr kaut kādi notikumi, kur es apzinos, kur man tomēr bišķiņ sevi ir jāsamazina. Es nevaru pateikt tik precīzi un tik godīgi, kā es redzu, kā es jūtu, kā es dzirdu, un kur man tomēr ir bišķiņ jāieturās. Un precīzi ir tas, ko tu saki, ja mēs to autentiskumu viņam neļaujam būt, tad tā enerģija viņa iekapsulējās, viņa netiek brīvībā, un savā ziņā nerealizēta enerģija vēršās pret mani pašu.
un es zinu, kā tas ir, un es zinu, ko tas rada. Un, tāpēc tā ir tāda sava veida atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, ja? Kad, jā, es nesaku, ka man ir viegli būt super autentiskai un iet un darīt tieši tā, kā es jūtu, kā man gribās, bet tas prasa tomēr kaut kādu stāvokli, lai es to varētu izdarīt. Un šeit pietuvojamies pie nākošā jautājuma. Kas tad ir tas stāvoklis, kas iedod mani iekšā to sajūtu? Nebūs vienkārši, bet es šoreiz teikšu, kā es jūtu, ko es gribu pateikt, kādas vērtības es gribu iemiesot, piemēram, kaut kādās attiecībās, ja? Piemēram, darbā, kolēģim, priekšniekam vai vēl kaut kur. Un tas, ko mēs arī devām mūsu grupas sesijās, ja? Divas komponentes, kas ietekmē to autentiskumu. Viena komponente ir tā nepabeigtā vēsture, kā mēs ar Kristapu viņu nosaucām. Tātad tās ir tās visas lietas, jā, no bērnības paņemtās priekšstati par un ap sevi, autentiskumu. Es varu būt es nevaru būt es, vai man jābūt ir tādai, nezinu, kā mani vecāki gaida, vai ne? Nu, lūk, un otra komponente ir resursu stāvoklis. Tā, es bišķiņu pavingrošu savā pusē, es iespraudīšu lādētāju, labi? Ok, droši. Un, lai es iespraustu lādētāju, es izrauju mikrofonu un saki, vai mani vēl joprojām tāpatās dzird? Jā, ļoti labi dzird. Ir ok. Nu, lūk, un otra komponente, lai mēs to savu autentiskumu varētu laist brīvsolī, izskrieties, ja? Es viņu agrāk saucu arī par tādu manu iekšējo wild horse, kuram ir jāizskrienās pa pļavām. Otra komponente ir resursu stāvoklis. Kristap, kas ir resursu stāvoklis? Kā cilvēki var saprast, kas ir resursu stāvoklis? Labi pateic par to sastāvējušo enerģiju sevī, un to var salīdzināt ar tādu, kas notiek, kad ūdens sastāvās. Kad ūdens sastāvās, tad ūdens pēc kāda laika pārvēršas par ko? Par purvu beigās. Un tas pats notiek ar sastāvējušu. Jā, duļķi un sastāvās ūdens sāk smirdēt, un būtībā pašu savu enerģiju vēršas pret tevi pašu. Vienkārši tas sastāvējums vienā brīdī sāk ritīgi spiest. Un tas visbiežāk izpaužās beigās caur ķermeni, caur problēmām, caur slimībām, galvas sāpēm, muļķīgām kaut kādām nesaprotamām, neatklātām slimībām, caur stresu, caur depresiju, caur veģetīvo distoniju. Tas nozīmē, ja tas ir, tad ir sastāvējusies enerģija, sastāvējies smirdīgs ūdens. Enerģija, ko potenciāli varētu izmantot realizācijai. Jā, un realizēta enerģija savā terminoloģijā, to es saucu tā, un tie cilvēki, kas man ir tuvāk blakus, viņi jau zina, kad es tā saku, tā paga. Jā, man te iekšā urdās kaut kas, es zinu, kas tas ir, un man viņš jāpalaiž brīvsolī. Jā, jo, ja es nepalaižu brīvsolī, enerģija vienmēr meklēs izēju, un ja es pati caur savām prāta programmām neļauju tai enerģijai realizēties, ja, viņa vēršas pret sevi vienmēr. Tā ir. Un šī nerealizētā enerģija izpaužās mums caur dusmām, nepiepildījumu, arī caur sajūtām, negatīvām sajūtām. Tā ir tā nerealizētā enerģija beigās. Un tā apzinātība ir tajā jau, kad es to māku pamanīt, ka tas tā ir. Un, kad es jau 10. vai 50. reizi to pamanu, man sāk aizdomāties, cilvēks sāk aizdomāties, ka patiesībā tas tiešām sāk spiest. Un te ir vienmēr jautājums, kas ir tie mani resursi, tad kā es rūpējos par savu enerģiju, tad vēlreiz par savu fizisko enerģiju, kā man rūpēties, par savu mentālo enerģiju, kā man rūpēties, tāpat arī par sajūtu, tad emocionālo enerģiju un arī savu iekšējo garīgo enerģiju, kas ir attieksme un ko es domāju uzskatu par pasauli un sevi, lietām, notikumiem. Un kas ir tie mani triki, rīki, lietas, kādā veidā es rūpējos par sevīm. Un soli pa solim savā ikdienā to ieviešot. Jā. Man gadiem nāca dažādi jauni ieradumi caur gribas spēku, caur izpratni, caur mācīšanos, lai es saliktu, kas man jādara, lai es atkal būtu resursā. Jā. Lai es būtu atjaunojies. Viens no tiem, protams, ir miegs, pats svarīgākais. Jā. Ēdiens, fiziskās aktivitātes, tas ir tāds fundaments visām.
Ok, bet kas ir vēl tālāk? Jā? Kā es varu savu prāta tīrību uzturēt? Jā? Kā es varu a, mācīties prātam neskriet? Mācīties prātam neskriet, paņemt to pauzi. Lietas, ka tur palīdz gan meditācijas, gan enerģijas elpošanas, gan somatikas prakses. Jā. Sākt sajust savu ķermeni, kas ir super svarīgi, un somatika šeit ir fantastisks instruments. Lai to panāktu, sajust, kas notiek katrā ķermeņa stūrī, katrā orgānā. Jā, jo strādājot ar somatiku, pats ar sevi, caur sevi, jā, es spēju sajust, kad man sāp konkrēts zarnas posms pat arī noteikti. Un, ja es spēju identificēt, kur, tad es zinu, kas man jādara, lai to mainītu. Jā. Un vai tu tajā brīdī saproti, kāda emocija ir to sāpīguma sajūtu zarnā radījusi? Un tā ir prasme to pamanīt, kas ir tā sajūta vai emocija, ar ko man asociējās šis te, kā es saku, saspīlējums, sensācija manā ķermenī. Un ja es spēju mieru stāvoklī, tā kā, jā, aizver acis, tā kā, pats, tur tāds spiediens, kur šo spiedienu tu izjūti savā ikdienā šobrīd, jā, vai tuvākajā pēdējā laikā, vai pa nākotni, vai šobrīd šajā momentā par kādu jautājumu situāciju. Ok, tas ir čuņiks. Te jāslēdz iekšā čuļņuks un poņa. Kā, ja? Es uzticos tam impulsam, ka tas ir par šito lietu, ko man kāds kolēģis pateica, ka es kaut ko nepācu. Tas ir par to, un es to tagad nevaru sagramot. Pāc, un viņš vienkārši sāk laisties vaļā, jo atnāk vienkārši kā izpratnē. Ja? Tu atbrīvo tajā brīdī. Un es višķiņu dokumentēšu no savas puses. Redz, tu runā jau par tādu, es gribētu teikt, tev uz manu retrītu es tev neņemtu vairāk. Es tev ņemtu par pasniedzēju, jo tu esi savu ķermeni attīstījis jau kā par instrumentu, ja? Nevis par transporta līdzekli, lai aizvestu no mājām uz darbiņu vai uz kādu bodīti vai vēl kaut kur, ja? Bet tu savu ķermeni esi attīstījis tik tālu, kad tas ir tavs kompas, tas ir tavs mašīnas panelis, vai ne? Kurš tev izpingo tādā degvielu vajag, logu šķidrumu vajag, eļu vajag mainīt, vai ne? Un tā ir tā mana pēdējā gada, es teiktu, izteikti gada, bet kopsumā to es esmu zinājis un jūtu savā pusē vienmēr, ja, kad palīdzēt katram cilvēkam, kas nāk pie manis, apzināties, ka tas instruments ir tepatās. Tikai ir jāatrod atkal tas connections ar ķermeni atpakaļ, ir jātīra tā vide, jā, saucamā nepabeigtā vēsture, kas ierobežo manu kontaktu sajust ķermeni. Otra komponente - turēt sevi resursu stāvoklī, kas ir tas, ko vajag manam fiziskajam ķermenim, jā, manai prāta higienai, manai dvēselē. Jā, un tālākais jau ir vienkārši autentiskuma ceļš, jo mēs ar Kristapu tevi esam arī runājuši par to, ka diezgan daudz cilvēki, kas nāk pie manis, viņiem ir jautājums, Ieva, bet kā tu dzīvo tā, kā tu dzīvo? Tev viss notiek. Tu vienmēr esi īstā vietā, īstā laikā. Kā tu to dabū un gatavu? Un es vienmēr šiem cilvēkiem atbildu to, ko Kristap arī tu tikko kā teici un ko mēs pārunājām, ja, kad šis ir mans kompass, un es esmu 11 gadus strādājusi pie tā, lai es to kompasu varētu iepazīt, ja, izprast un attīstīt sevī tās kvalitātes, tās vērtības, to resursu stāvokli, lai es šo kompasu, šo mašīnas paneli varētu arī izmantot. Un es neesmu piedzimusi īpašā datumā. Es neesmu piedzimusi kaut kādā perlamutra zelta kleitā, ja, kad es esmu vienīgā tāda. Nē, tas ir iespējams visiem. Un, Kristap, tu no savas puses arī, ja, kā vīriešu kārtas pārstāvis, ja, šeit nav tikai sievietes ir jūtīgākas un viņām vieglāk sanāk. Nē, Kristaps ir iemīļojis to pašu. Tas nav vispār par to. Priekš manis kā vīrieša mācīties sajūtas emocijas, kas ir daļa no mūsu enerģijas. Ja tad man ir 4 enerģijas komponentes. Es mācos tās visas 4 vadīt. Sajūtas ir viena no mūsu enerģijas komponentēm mūsos. Un priekš manis tā bija, ka bļāviens kaut kādu valodu jaunu mācīties, tur nezinu, franču valodu vai spāņu valodu, vienalga itāļu valodu, ja? Bet tagad tu viņu apgūsti, tu sāc brīvi tajā runāt. Tad es viņu sāku
šajā brīdī, tad es viņu apgūstu, es viņu sāku sajust, es viņu māku definēt, es viņu māku vadīt. Un ja es māku vadīt savu nedrošību, nepārliecinātību, ja, nerīcību, tā skaitā, kur apakšā es sajūtu kaut kādu par nedrošību, ja, māku vadīt savu cieņu, ja, lielāku pašvērtējumu, nu tad kā tad es iznesu sev savā ikdienā? Ja. Fantastiski, vienkārši fantastiski. Nu, redz, un šis ir stāsts par to, jā, diezgan daudz mūsu sarunā ir vārds enerģija, vai ne? Un tam ir vieta būt, un ja es nezinu, kura gadsimta kaut kāda valūta bija nauda, ja, zelts vai vēl kaut kas, tad, man liekas, 21. gadsimta valūta ir enerģija. Un gribam mēs vai nē, vai mums ir kaut kāda stereotipa pret šo vārdu enerģija, kas tas tāds ir, kaut kāds bubu vai vēl kaut kas, nu mums ir jāpieņem un jāsāk izprast sevi, ja, ka es neesmu tikai personība, es neesmu tikai prāts, es neesmu tikai fiziskais ķermenis, bet tajā visā ir kaut kāda iespējams mistiska komponente, ko kāds sauc par enerģiju, un emocijas ir arī enerģija, vai ne? Un tad, tas ir par to, ar kādu enerģijas līmeni es no rīta pamostos, ar tādu enerģijas līmeni drīzāk es pavadīšu to pirmo dienas daļu vai pat visu dienu. Tas ir par to tikai. Ja, un ja es esmu aizgājis laicīgi gulēt, normāli paēdis, normālām sajūtām, emocijām vai pozitīvām sajūtām, aizgājis gulēt, nevis normāls nav labs vārds, tad mans enerģijas līmenis, lai pelnītu naudu, vairot naudu, nākamā dienā būs pilnīgi cits arī. Ar pozitīvu tendenci uz augšu. Tas ir par to tikai. Bet tas ir jebkurā dzīves situācijā. Ja? Es pieredzēšu savu ikdienu no sava enerģijas līmeņa. Un tas būs, kāda būs mana fizikā enerģija, kāda būs mana doma enerģija, kāda būs mana emocija enerģija un kāda būs mana attieksmes enerģija. Ko es domāju, uzskatu par visām lietām, notikumiem. Ok. Man tagad rodās jautājums. Šis loģiski vienkārši. Nu, rūpēs par savu enerģijas līmeni, tas tikai loģiski, ka tev lietas labāk sanāk. Jo redz, diezgan daudzi cilvēki man arī ir prasījuši, vai es esmu vienmēr tāda atspere bijusi, ja? Ka vienmēr, man ir viena draudzene, man liekas, viņa klausās arī tagad šo laivu, Irīta, atsūti kaut ko, ja tu klausies, Irīta. Viņai enerģija mūžīgi ir pārpārēm. Es nezinu, viņu redzēt mierā var, man liekas, tikai tad, kad viņa guļ, vai ne, nu aizmigusi, bet citādāk. Un līdzīgi arī tāpatās ir man, nu, ka lielākoties es esmu atspere ar diezgan daudz to enerģijas krātumu, un cilvēki man prasa, tu jau piedzimi tāda. Ja? Un atkal, šeit, Kristap, mēs nogāžam mītu, ka tas nav par to. Ja, mēs visi esam piedzimuši ar kaut kādu konkrētu enerģijas daudzumu, un nav tā, ka kāds mums dzimstot ir dalījis. Tā šitas tāds smukiņš, iedosim viņam vairāk. Ja? Nē, tas nav par to, kā es māku izmantot savu enerģiju. Un resursu stāvoklis ir diezgan liels tāds pagrieziena punkts uz to, vai ne? Absolūti, jā. Kā es rūpēs par savu resursu, un tas, kas viens no galvenajiem resursu noteiktajiem rīkiem, kas ir instrumentiem, kas jāapgūst, ir klātesamībā. Trenēt, esmu šeit un tagad. Ja tas nav, būs baigais izaicinājums turēt savu enerģijas līmeni savā ikdienā. Jā, sitīs daudz ātrāk, vairāk ārā. Jā. Un beigās tas arī kolerējās ar finanšu plūsmu, privātpersonas kontā vai uzņēmuma kontā, nav svarīgi. Jā. Jā. Višķiņi vairāk no savas perspektīvas. Te atkal ir tas pašais, kad mēs katrs no savas puses varam padalīties, kas tev nozīmē klātesamība? Kā tu viņu izjūti? Kā tu viņu praktizē? Ko tu dari? Protams, ja mēs runājam par rīkiem, nu, viss ir caur apzinātības praksēm, elpošanas, vai tās meditācijas, enerģijas elpošanas, tā ir mana ikdienas, tāpat kā zobus tīrīt. Vai tās ir 5 minūtes vai 10 minūtes, vai tā ir pusstunda, vairāk es īsti to ikdienā nemeditēju tādā veidā. Vienkārši nav laika tam, un ir normāli, ka to dari katru dienu pa 10 minūtēm arī. Un dzēs pat pa 10 minūtēm 3 reizes dienā, kas arī ir ok. Bet vēlreiz jautājums. Ko tu vari ieteikt? Kaut kādu mazo tips un triks, es, piemēram, pateikšu no savas puses, ja, kā es trenēju klātesamību. Redz, jo tad, kad, ja mums ir nepārvaldīts prāts, ja, kas nav stāsts par Kristapu,
Tad ļoti bieži vien mēs dzīvojam, vai nu uz priekšu nākotnē, kad es jau domāju kaut ko, kā viss būs, kā es darīšu rītā, parīt, aizparīt pēc gadiem 5. Ja man ir liela nepabeigtā vēsture, es visu laiku atgriežos atpakaļ pagātnē, vai kā tur mamma mani sāpināja, tētis izdarīja to, māsas šito, vai tur vēl kaut kā, ja? Bet būtu tieši šeit, šajā mirklī, tas, kas man visvairāk palīdz, ja? Ka tajā mirklī es aktivizēju visas savas maņas. Es sajūtu, kā smaržo gaiss, ja es kaut kam pieskaros, es pieskaros glāzē, un es sajūtu, kas ir tā sajūta, kas rodās, ka es pieskaros glāzē. Es ar prātu nofokusējos šeit un tagad. Tā redzu 3 puķes, redzu galdu, redzu to, redzu Kristapu. Tā ir trenējuma prasme. Priekš maniem tas bija sākumā, es pēc daudziem saviem klientiem arī, ja, tā, pēc katras šīs te prakses, ko mēs veicam kopā ar klientu, viņš apsēžās tā parasti un es tagad redzu, kā saule krīt lokā iekšā, ja. Vienkārši tas prāts vairs nav skrējienā. Un tā kā mūsu prāts nav skrējienā, tad mūsu sirds ir mierīgāka, jo mūsu sirds ir ātri, tad mēs esam tādā paaugstinātā kaut kur stresa stāvoklī, uztraukuma stāvoklī. Un tā kā mūsu sirds ir mierīga, prāts ir mierīgs, viss ķermenis mums ir mierīgs. Viss mūsu maņas sāk strādāt pilnvērtīgi, nevis par 20%, bet jau par 100%, 80%. Ja? Man patīk to salīdzināt tajos brīžos, ka mēs mākam to prātu nolikt. Tā kā pagātnē, bijis pagātnē, es tur vairs nedzīvoju, nākotnē, jā, ir forši tajā būt veidot, bet davai, kas ir šeit un tagad, ja? Un tā kā es to spēju attīstīt šo prasmi sevī, tas ķermenis sāk skanēt kā tāds labi noskaņots simfoniskais orķestrs. Un jā, tas ir par to, kad es visu pamanu. Jā, tas ir man kā čelim pieskarties glāzes struktūra agrāk, kas tas par sviestu. No? Tagad es varu sēdēt, nezinu, uz koka, mežā, vienalga, kur un tiešām baudīt tie koki, kas manā, kam es pieskaros un ko es redzu. Un tad, kad tu nonāc tajā stāvoklī, tev liekas, ka tu vairs neko nevar nokavēt. Tev liekas, ka tev ir viss, kas tev ir nepieciešams, un tu zini, ka tev kas ir jādara, cik daudz jādara, kādā apjomā jādara, ka tev nevajag pārāk daudz, tev vajag vienkārši sāk vairāk cienīt sevi. Tas viss tur tajos brīžos nāk vienkārši ārā. Redz, un tie ir tie mirkļi, ja? Man pēdējā laikā ir tāds arī klātesamības, apzinātības termins, ja? Čau, Jāni! Prieks ir redzēt, Jāni! Tāds klātesamības trēniņš, ja, man pašai, kad tajā mirklī, kad es esmu patiesi klātesoša šajā brīdī, ko es varētu nosaukt kā diena bez rītdienas, ja es atļauju savam prātam, es iedodu komandu savam prātam, šobrīd notiek brīdis, kas ir bez rītdienas. Tajā brīdī es varu tikai tajā patiesajā brīdī sajust, kas ir tas, kas man patiesi ir vajadzīgs tagad. Jo es nedomāšu par rītdienu. Ja? Es nedomāšu vairs par vakardienu. Un bieži vien tā mirkļa apjaustās sajūtas, kas man ir vajadzīgs tieši šobrīd, ir kaut kas pilnīgi radikāli pretējs, nekā man likās pirms mirkļa, pirms tam. Vai ne? Šī klātsamības, neskriešanas, šī mirkļa sajūta ir ļoti svarīga, kad mēs naudu investējam īpaši vērtspapīros vai kaut kāda veida, nu tagad jau arī kriptovalūtās arī. Šis nav investēšanas ieteikums, es uzreiz pasaku. Un cilvēkiem bieži vien investējot sev maz zināmās vai pat zināmās lietās ir milzīgs stress par to, ka kaut kādas līnijas tur krīt vai pakāpjas vai atkal krīt. Un tas rada milzīgu stresu par to, kā būs rītdiena. Un šeit ir ļoti svarīgi, kad mēs investējam, ka ir tev attīstīta šīs te prasmes maņas, lai kas notiek tirgu, ir lietas, ko es varu ietekmēt, ko es nevaru ietekmēt. Un ja dati ir vieni, kad ilgtermiņā viss vienmēr beigās saliekās, un man sajūta tajā visā arī, kas saliekās, tad tas, nu, ja tas ir attīstīts, tad tas satraukuma fons, ka katru dienu es ieju iekšā un tur visādas izmaiņas notiek tajos ciparos sarkans zaļš, ja, viņš sāk pazust ar laiku. Ja. Un investēšanā būt
pārvaldīt savu prātu ir ļoti svarīgi. Biznesā pārvaldīt savu prātu ir ļoti svarīgi. Es agrāk klausījos, atceros gadus, kaut kāds 5, 6 gadus atpakaļ klausījos vienu podkāstu, un tur viena dāma teica, strādāja ar vienu vadītāju, uzņēmumu vadītāju, un es viņam jautāju, ja tu nepārvaldi savu prātu, un tu esi uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs, ja tu nepārvaldi, kā tu vari pārvaldīt cilvēkus, savus cilvēkus, ja tu nepārvaldi savu prātu, kur es lieku klāt, ja tu nepārvaldi savu iekšējo stāvokli, sajūtas un emocijas, kā tu vari pārvaldīt savu biznesu vispār? Veselīgā veidā, lai tas būtu viegli, pelnoši, un tur daudz tās lietas ir lec ārā. Man bija ļoti tāds ritīgi labs veiksmes stāsts. Viens ir ar vienu klientu, kur mēs ejam, mums ir tas biznesa mentorings ar viņu, un viņš atnāca pie manis, viņam bija aptuveni ko 30,000 eiro apgrozījums mēnesī, viņam bija tā kā besis motivācija vispār nekāda nav. Bet viņš saprata, ka viņam vajag tās lietas sakārtot. Potenciāls tur ir 500,000, 2 miljonu apgrozījums mēnesī. Tas ir normāli tajā biznesā. Un mēs gadu ar viņu strādājām, joprojām strādājām, gads pagāja, un viņa apgrozījums tikai tāpēc, ka mēs nevis ar, mēs strādājam ar naudas plūsmu arī tādām praktiskām lietām, bet mēs pamatā strādājam viņa iekšējo stāvokli, kā veidot komunikāciju, kā veidot attieksmi, un kāpēc jādara caur stāvokli. Tas ir rezultāts, kas gada laikā viņam no 30,000 uzleca uz nepilniem 200,000. Pipelīnā sēž 500,000 apgrozījums rudenī jau. Un tas notiek vienkārši, kad mēs to prātu, to zobrats iegriežam citā virzienā, tas praktiskais rezultāts vienkārši mainās. Kāpēc? Tāpēc, ka enerģiju vienkārši pareizā virzienā aizvirzījām. Un tā ir tā atslēga. Tā ir tā atslēga. Ja enerģiju mēs saliekam pareizā virzienā, pareizā fokusā, nauda jau tur nāk, tur jau nav variantu vienkārši. Tam ir jātic. Cik saistīta, vienkārši cik saistīta. Tāpēc, mums jau arī ir jāapaļojās, jo redz, ka es ieeju sarunās, man tāds racionālās laika tēmas, Kristaps jau zina, pazūd, bet mēģināsim noapaļoties, jo stunda jau tūlīt apkārt. Kristap, ar tevi laiks pazūd vienkārši runājot, man liekas, es varētu runāt, jo redz, tai manai struktūrai, enerģijas struktūrai, tava prāta struktūra, es vienkārši skatos un brīnos, kā tu to spēj realitātē materializēt, izteikt, noformatizēt, baigi vērtīgi. Mēs ar Kristapu novadījām 4 grupas. Ļoti plašā procesā par autentiskumu un par cik, man liekas, mēs ar Kristapu vienojāmies, ka mēs miedarbosimies tikai, nevis tikai, ka mēs miedarbībā mācīsimies arī viens no otra, vai ne? Tā bija Kristapa. Ja? Absolūti. Un man liekas, šī miedarbība, nevis sakot no savas prizmas, bet lasot cilvēku atsauksmes un tiem, kā cilvēkiem mainās izpratne par sevi, ieraugot šo autentiskumu tēmu, mēs ar Kristapu esam vienojušies. Man patīk, kā teica, vienojušies, kad mēs ar Kristapu vadīsim 4 dienu retrītu ārprāts. Un es tagad saprotu, ka es nezinu datumus. Pieslēgties. 4 dienu retrīts, klātienes retrīts no 20. līdz 23. martam. Brīnišķīgā vietā Kalmuišu pilī, un tas būs praktisks retrīts, kur cilvēki dalībnieki apgūs praktiskas iemaņas, praktiskas zināšanas, ko varēs pielietot savā ikdienā, lai piedoties tam savam autentiskumam. Mēs strādāsim ar drosmi, mēs strādāsim ar pārliecinātību, strādāsim ar pašcieņu, pašvērtējumu, celsim ārā, kas ir tas, kāpēc tas nav, un ankurosim to tajā, lai tas būtu. Palīdzēsim izveidot cilvēkam prasmes, attieksmes, domāšanas veidu caur rīcību, tā skaitā, lai tas būtu, lai mēs spētu ikdienā piedoties, realizēt savas patiesās vēlmes, tad savu autentiskumu, apzinātu autentiskumu. Un mēs apvienosim būs gan lekcijas, gan praktiskas nodarbības, tā skaitā
enerģijas elpošana, tā skaitā somatikas prakses, kas ir darbs ar cilvēku nervu sistēmu, kur mēs arī dosim uzdevumus cilvēkiem pāros strādāt ar viens otru nervu sistēmu, jo šīs būs tādas mazās iemaņas, kur ikdienā praktizējot, baigi var mainīt to, kas notiek manā ķermenī, kā es vadu savu stresu. Tas būs ļoti, ļoti vērtīgs zināšanas no tāda viedokļa. Šis retrīts ar to būs unikāls, ja, kad tieši uz somatiku, jā, un tas vairs nav tikai par vienkāršu elpošanu. Elpošana ir milzīgs izrāviens, apzināti elpošana ir milzīgs izrāviens, lai lietas kaut kādā veidā mainītu, jā, ievērojami, un tie, kas ir pieredzējuši enerģijas elpošanu un pieliks klāt vēl somatiku, tas būs jauns vienkārši šāviens kosmosā, jā, praktiskajā plānā sazemētā veidā. Šis bija labs komentārs, jo es jau klausos man. Vienkārši tās atsauksmes, kas bija, mums bija klienti, šajās 4 kopīgajās sesijās mums bija cilvēki, kas nāca 3 reizes, 2 reizes pēc kārtas, jā. Un viņi atstāja arī atsauksmes no to, ko viņi bija 1. reizi, 2. reizē sesijā un 3. reizē sesijā. Būtībā 3 grupas sesijas elpošanas periodos mēnešu laikā viņi ir savu dzīvi mainījuši, kas viņiem tur noticies transformācijā, jā. Un es vienkārši lasīju, jā, komentāru retrītām ieraksts būs. Nē, nebūs. Jā, ir laiks. Aicināts mūsu retrītā piedalīties kā dalībniekam. Lūk, un visi pazaudē domu, bet tas būs vienkārši lielisks pasākums. Šobrīd mums līdz 10. februārim agrā pieteikšanās, tad mēs cenas pakāpeniski palielinām. Jo mēs cienām savu enerģiju. Mēs cienām savu enerģiju, savu laiku, savu plānošanu, un gribu uzsvērt šo te fokusu uz vietu. Ja, mums ir ļoti svarīgi vienmēr vieta, kādā vidē mēs to darām. Un Kalmuiša pils ir ļoti eleganta. Pat cik esmu finanšu cilvēks, man ir svarīgi, lai ja mēs arī par finansēm tā skaitā pieskarsimies, nu tad, lai tā vieta, kur mēs runājam par finansēm, ir finanšu vieta, kas ir grezna, gracioza, baudāma, skaista, viegla acī. Un, kas reprezentē sevī to pārpilnības sajūtu. Tas ir tas, kas man ir kalnamojuši, tā ir pārpilnības sajūta. Es esmu tā vērta. Un tāpēc es baigi nebaidos vairāk teikt šo teikumu, ja gribi mainīt dzīvi, šī ir īstā vieta, kur tev būt, jo mums ļoti daudz cilvēku nāk pēc retrītiem, pēc mūsu individuālām sesijām, pēc mūsu šīm grupas sesijām, vienkārši Kristapa, Ieva, jūs mainat cilvēku dzīves, un es to apzinos, tas tā ir. Šie instrumenti tik tiešām spēj mainīt īsā, ātrā laikā cilvēku dzīves. Šis 4 kopējās mūsu grupas sesijas bija tam pierādījums. Dzīvē vienkārši cilvēki nāk, pats man dzīve vienkārši šobrīd mēnešu laikā jau izmainīsies, ko es domāju, kā es rīkojos tam līdzīgi. Tas ir amazing, tas ir vienkārši kruta. Fantastiski. Dzīvot balansā un bez spiediena. Pats, kas vēl var būt kādā laikā mēs dzīvojam, un nejauši, es tagad Kristapišu no savas tēmas, labi? Un nejauši mēs kā dvēseles esam inkarnējušies tieši šajā laikā, lai pieredzētu šo, vai ne? Lai pieredzētu, un nav vairs laika būt maziņiem, sēdēt katrs savā kaktiņā, nu ko tad es jau te pataupīšu bišķiņu, nē, viss šitā ēra ir garām. Kristap, viens noslēdzums. Viena svarīga lieta vienkārši, ka mēs runājam par pašizaugsmi, cik maksā vienkārši tā enerģija, cik maksā būt spiedienā, vai cik maksā tieši otrādi nebūt spiedienā, un tāpēc šī būs vieta, laiks, telpa, kur tu būsi ielikts tādā kā inkubatorā, kur tev no visām pusēm dos pozitīvus būstus, pozitīvu enerģiju, kur tu akumulēsi sevi un tam izsīs ārā savā dzīvē, lai realizētu savu potenciālu. Ļaujot izspiesties ārā visam vecajam iekapsulējušam duļķainajam ūdenim. Un vienmēr, manā sesijās vienmēr tas jautājums paceļās, cik tam maksā pelnīt vairāk, ja tas kaut ko maksā. Labs jautājums. Un es esmu gatavs par to vienmēr maksāt, lai uzzinātu, kā nopelnīt vairāk. It's a good point. Kristap, man ir tāds noslēguma jautājums tev. Bet klausies kārtīgi, labi? Jo sarežģīts. Aiziet. Ja tava bulta ir tavs laiks,
tava pieredze un tava enerģija. Kur tava bulta mērķē? Ja mana bulta ir mans laiks, pieredze un enerģija, tā mērķē uz noteikti brīvības, vēl lielāku brīvības sasniegšanu. Jo laiks priekš manīm nav ierobežojums, un lielākie meli ir laiks ir nauda. Tie lielākie pasaules meli. Kāpēc? Tāpēc, ja tev beidzās nauda šodien, tu rītdienas vienkārši sāc sakapāt jaunu naudu. Ja tev šodien ir mīts, laiks ir mīts, un mans fokus caur manu enerģiju uz brīvību viennozīmīgi. Pieredzēt vēl lielāku brīvību savā izpausmē. Fantastiski. Fantastiski. Kristap, tu esi jau lielu ceļu gabalu noveicis uz šo iekšējo brīvību un turpinam iet vēl un vēl un vēl, vai ne? Tas pats arī manā pusē. Un laikam gribu nobeigt šo sarunu, patiešām novēlot katram kaut nelielu milimetriņu pietuvoties tuvāk tai savai iekšējai brīvībai, vai ne? Un tie, kuri zin, kuriem vairs nav laika, nav pacietības, nav empātijas pret sevi iet pa milimetriņām, ja, bet iet pa metriem un kilometriem. Ar tiem mēs noteikti tiekamies martā retrītā.